Uzņēmuma Sijā tehnika laukiem direktors Antons ir pieredzējošākais Bauskas novada inženieris lauksaimniecības tehnikas remontā un izgatavošanā. Jau no 1982. gada kļuvis par galveno inženieri, un 1993. gadā radās spoža ideja uz bijušās lauku tehnikas pēc darbnīcas bāzes izveidot uzņēmumu Sijā tehnika laukiem. Man liekas, visi saprot, ka tagad bez tehnikas jau šo te ražošanas līmeni sasniegt lauksaimniecībā nav iespējams, un vajag viņai būt drošai, labai kā saka, akurātai un tā tālāk. Šobrīd uzņēmumā aktīvi strādā 12 cilvēki, bet vasaras sezonā strādnieku skaits palielinās, jo palielinās pieprasījums pēc tehnikas. Sākotnēji uzņēmuma galvenā darbības nozare bija labības kombainu remonts, taču laikam attīstoties un pieprasījumām pieaugot, Sijā tehnika laukiem ne tikai remontē un apkalpo Latvijas zemniekus, bet arī projektē un iesaka labāko risinājumu klientam. Papildus uzņēmums nodarbojas ar pirtskrāšņu un cētu vārtu izgatavošanu. Uzņēmums lepojas ar īpašajiem spēcpasūtījumiem. Piemēram, Rundāles pilī tika izgatavotas krāšņas balkonu margas. Uzņēmuma direktors uzskata, ka lielākais gandarījums un prieks ir tas, ka var palīdzēt cilvēkiem un saviem klientiem, nepieciešamības gadījumos, arī strādājot jebkurā Latvijas vietā. Man prieks, kad varu palīdzēt zemniekiem, jo es zinu no agrākiem laikiem, cik viņiem grūti nākas strādāt lauksaimniecībā, un ir prieks, ka var palīdzēt, ka var saremontēt to agregātu, un zemnieks aizbrauc ar pateicību un pazvana, pasaka paldies, ka palīdzēja un atrisināt to jautājumu, kas viņiem bija, protams, nākas arī sestdienās varbūt kādreiz pastrādāt un pēc darba laika palikt, bet nekā nevar darīt. Tāda sūtība mana ir un tā es gribu darīt.